noslēdzies fināls, man kopā Toms Bluks, pie rezultāta 3-2 sērijā, kad it kā komandai būtu jāsaņemās, jāprāt sniegums, komanda izira. Kas varbūt notiks šajā spēlē? 0-5, neviena rip. Tā, tavs domas īsumā. Nezinu, viņiem iekrita tie goli, paveicās kaut kur, aizgāja spēle. Mums reiz tieši tā kā pagājuši, kad vispār nekas neaizgāja, atkal kārtējo reizi, nezinu, kāpēc tā, bet čaļi gribēja, sitās, nesanāca. Vai iekšēji pirms spēles jutāt, ka šī varētu būt viena no svarīgākajām spēlēm? Viņi veda sērijā tomēr. Protams. Tad nebija runa par kaut kādu iziet un vienkārši nospēlēt. Visi gāja uz uzvaru. Nezinu, nesanāca. Nepaveicās, nesanāca. Otrais gads klubam Sudrabs, kādu mācību, ko var ņemt uz priekšu? Var teikt, ka tā ir likumsakarība, veiksme viņiem, pretiniekiem? Nē, es nezinu, te cik ogrēji bijuši te vēl. Varbūt kaut kas te ar to vietu ir. Visu laiku ir otrās vietas. Nezinu, kāpēc tā ir. Nevar nevienam pārmest, ka negribēja vai nesitās. Nesanāca atkal. Kopumā rezumē pa visu sezonu kopumā. Regulārajā trešajā palikāt izsitāt Liepāju. Droši vien tas ir vērtīgs solis arī. Jā, es domāju, ka sezona laba bija. Jā, tā uz beigām mēs mēģinājām fiziku pielikt. Tāpēc tās sezonas noslēgums sanāca pa viļņiem, bet tagad, nezinu, ar Liepāju mēs labi spēlējām, pirmās spēles šeit arī labi spēlējām. Es tā nemāku pateikt, kas mums tieši pieklaboja. Nezinu, man liekas, ka vienkārši nepaveicās kaut kur. Bez goliem vinēt mēs nevaram neko. Paldies, tev liels! Paldies!